Maijā Domes telpās notika Dagdas novada attīstības programmas galīgās redakcijas prezentācija. Attīstības programma paredzēta laika periodam no 2013. līdz 2019. gadam. Tās veidošanā aktīvi iesaistījās arī pagastu iedzīvotāji. Publiskajās apspriedēs izsakot savu viedokli par to, kā novadam vajadzētu attīstīties turpmāk. Jāpiebilst, visaktīvākie bijuši Andrupenes pagasta iedzīvotāji. Ja mums tāda attīstības programma būs, tad nākošā attīstība plānošanas periodā, kas sāksies arī Eiropā, mēs ar šo savu programmu varam piedalīties un dot kaut kādus priekšlikumus, kurus mēs, piemēram, gribētu ātrākā laikā sakārtot lietas un kurus tā kā varētu pagaidīt. Šis viedoklis, protams, arī sasaucās ar tām vēlmēm, kādas viņi gribētu redzēt no Latvijas politiķiem, veidojot šo reģionālo attīstību un attīstot Latgales reģionu kopumā saistībā ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, piemēram, elektroenerģijas pieslēgumiem un jaudām. Programmā apskatītas nozares un rīcības, kurām nākošajos gados vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību, lai novadā sāktos straujāka ekonomiskā attīstība. Būtībā tai ir jābūt deputātu rokas grāmatai ikvienā domes sēdē un pieņemot ikvienu lēmumu. Un līdz ar to deputātiem arī jāvadās, vai konkrētais lēmums un budžeta izlietojums ir atbilstošs programmā noteiktajām prioritātēm un rīcībām. Līdz ar to tādā veidā arī šī programma ir ieviešama. Attīstības programmas iedalījumā pēc nozarēm izcēlās 3 – zemkopība, lopkopība un biškopība. Tās uzdevums lielā mērā ir piesaistīt finanšu līdzekļus projektiem, kurus novadā vēl tikai plānots īstenot. Protams, ka attīstības programmai jābūt kā investīciju piesaistītājai arī realizējot Eiropas Savienības fondu projekts, piesaistot šo līdzfinansējumu, jo visticamāk nākamā plānošanas perioda nauda netiks dalīta nozaru griezumā, kā tas bija līdz šim, bet varētu būt arī šis pašvaldības griezums, ka uz konkrētu teritoriju nonāk arī konkrēts finanšu līdzekļu daudzums. Pasākumā programmas izstrādātāji iepazīstināja novada domes deputātus ar attīstības programmas galvenajiem punktiem un izstrādes procesu, kurš tuvojas noslēgumam. Domes deputāti norāda, ka programmas veiksmīgai ieviešanai nepieciešami jauni perspektīvi speciālisti, kuri pārņems iesākto darbu. Programma bērnus nedzemdēs. Bērnus dzemdē cilvēki. Un ja būs šeit cilvēki, un īpaši jaunie cilvēki, tie arī šo programmu šeit arī realizēs. To es tikai varu pateikt. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Šodien tiek likti pamati jaunajam ezernieku 1. jūnijā Ezerniekos notika svinīgs pasākums. Tajā jaunajos Ezernieku tautas nama pamatos tika iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Tādējādi noslēdzās arī svarīgs būvniecības posms, jo, kad sacieties ēkas pamati, strauji tiks uzsākta arī sienu celtniecība. Dagdas novada pašvaldība aktīvi darbojas, lai attīstītu kultūras un atpūtas iespējas novadā. Tomēr sabiedrības aktivitāte varētu būt augstāka. Būs pilnīgi jauns objekts un ļoti skaists objekts. Es tā ceru, ka būs ļoti skaists objekts. Šajā objektā, protams, tā kā katrā kultūras namā, noteikti būs dažādas grupas vai dalībnieki, kur, piemēram, tur spēlēs teātri, dejos, dziedās, cilvēki būs. Tieši tāpat tur arī darba vietas radīsies, jo šo lielo kultūras namu vajadzēs tā kā apdzīvot. Naudas ir ļoti daudz izlietotas, bet tikai, lai nāktu tie cilvēki un arī izmantot šos objektus.
Uz svinīgo pasākumu bija sapulcējušies Ezernieku pagasta pārvaldes un Dagdas novada pašvaldības amatpersonas. Jaunās būves pamatus iesvētīt tika aicināts arī Bukmuižas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcas priesteris, kurš uzsvēra tautas nama lomu pagasta kultūras dzīvē. Šī būve būs domāta tautai, lai ne tikai palīdzētu ieraudzīt kaut ko jaunu, bet arī, lai tādā veidā varētu kopā visi pabūt, kopā svinēt svētkus un, protams, skatīties jaunos talantus. Jauno Ezernieku tautas namu plānots uzcelt šī gada laikā. Protams, pēc tam sekos ēkas iekārtošanas darbi. Tomēr pagasta kultūras darbinieki jau plāno, kā pieskandināt jaunās telpas ar dziesmām un dejām. Ir milzīgs gandarījums par to, ka beidzot jau ir redzams, ka darbi tiek virzīti uz priekšu, ka pamatīgi gandrīz jau ir pabeigti. Un tā, ka beidzot arī mūsu tauta iedzīvotāji redz, ka darbs top. Mēģinam salasīt dramatisko kolektīvu izveidot, gribam arī deju kolektīvu, ja izdosies, tā ka varbūt kādu vokālo ansambli. Ezernieku pagastā jaunais tautas nams kļūs par kultūras centru un sniegs vietējiem iedzīvotājiem plašas iespējas veidot dažādus pasākumus, liekot sabiedrībai aktīvāk iesaistīties pagasta un novada kultūras dzīvē. Te nekad nebeigtos bērnu čala, lai te vienmēr dimdētu deju soļi, lai katras nedēļas nogale būtu piepildīta ar tautu, kas varētu atpūsties no sirds. Tiešām ezerniekiem būs sava gaismas pils un nevajadzēs braukt ne uz kādu Rīgu. Jums pašiem būs sava gaismas pils, kurā jūs varēsiet katrs sevi realizēt. Ar to es jūs arī ezerniekus apsveicu. Daumans Smēļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. Pirmskolas izglītības iestādē Saulīte, neskatoties uz pagājušajā gada septembrī izveidoto 7. grupu, līdz šī gada maijam uzņemšanas rinda pārpildīta un iespējams daži bērni netiks uzņemti. Iestādes vadītāji gan norāda, līdz septembrim situācija vēl var mainīties. Laika periodā no septembra līdz maijam, tātad rindā ir iestājušies 39 bērni. Un maija mēnesī mums bija uzņemšanas komisijas sēde, un diemžēl mēs varējām uzņemt tikai 32 bērnus. Tas nozīmē, ka 7 bērni tātad paliek ārpus rindas un netika uzņemti šogad bērnu dārzā. Sākoties vasarai, tiks pārveidota iestādes apkārtne. Sanitārās normas paredz, ka katrai grupai jābūt savam rotaļu laukumam. Tāpēc jaunizveidotajai 7. grupai tas tiks ierīkots. Novada pašvaldība būvdarbiem atvēlējusi 4000 latu. Rudenī mēs to nevarējām izdarīt, un tātad pavasarī tagad mēs uzsākām šī rotaļa laukuma veidošanu. Tātad šeit būs iesēt zālājs un uzcelta nojume, un turpmāk arī būs iegādāti atribūti rotaļa laukumam. Arī ēkas telpas bija nepieciešams izremontēt, jo saņemts aizrādījums no pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem. Runa ir par pārtikas bloku, pa kuru tiek piegādātas pārtikas preces. Remonts kāpņu telpā nav bijis jau vismaz 20 gadu. Un arī šogad mēs saņēmām aizrādījumu no pārtikas un veterinārā dienesta, bet, paldies mūsu pašvaldībai, es griezos Dagdas novada pašvaldībā un deputāti atbalstīja un piešķīra mums finanšu līdzekļus, un tātad es ceru, ka līdz 1. augustam gaitenis tiks atremontēts un aizrādījumu mēs vairāk nesaņemsim. Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz augustam, lai jau septembrī pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi varētu izmantot jauno rotaļu laukumu. Jāpiebilst, ka uzsākot jauno mācību gadu, izglītības iestādē kopā būs 150 audzēkņu. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.
Sākoties vasarai, daudzi novada jaunieši savu brīvo laiku pavada apmeklējot tuvākos jauniešu centrus. Lai uzzinātu, kādas aktivitātes šogad tiek piedāvātas, devāmies uz brīvā laika pavadīšanas centru Upmalas, kas atrodas Bērziņu pagastā. Jaunieši palīdzēs uzkopt centra apkārtni, ravēs puķes, noteikti palīdzēs salikt malku. Mēs iestādījām arī puķes pie autobusa pieturām. Tad vajadzēs arī tās kopt. Noteikti palīdzēs jaunieši arī pieskatīt pirmskolas vecuma bērnus. Un palīdzēs, es domāju, organizēt pasākumus. Andrupenes pagasta jaunieši var apmeklēt centru katru darba dienu no 8 rītā līdz 5 vakarā. Viņiem tiek piedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanas un darba iespējas. Mēs varam te lasīt, spēlēt, zīmēt, krasot, līmēt, spēlēt futbola, basketbola bumbas, badmintonā. Vēl vasarā jaunieši strādā, 12 cilvēki. Jā, viņi tur pie pagasta ir tāda skaista un jauka klumba no burtiem Andrupenē. Tā bija doma, bērni piedāvāja. Mēs te kopsim, strādāsim, būs ko darīt. Dagdas bērnu un jauniešu centrā tiek realizēts Eiropas lauksaimniecības projekts, kurā ietvaros tiks izremontētas telpas. Tomēr joprojām darbojas bērnu istaba, kas domāta pašiem mazākajiem centra apmeklētājiem. Mums darbojas bērnu istaba, var nākt un atpūtas telpā. Bērnu istabā gribētu aicināt nākt māmiņas ar bērniem, jo ir ne tikai bumbu baseins, bet arī attīstošās spēles un arī ir pieejama auklīte. Un tad mamma var atstāt bērnu uz 2 stundām auklītes uzraudzībā. Remontu plānots pabeigt līdz jūlijam. Dagdas jaunieši varēs izmantot jauno sporta un deju zāles, lai rīkotu dažādus pasākumus un nodarbības. Noteikti darbosies radošās darbnīcas, tāpat arī organizēsim turnīrus, Dambretes turnīru organizēsim, arī jaunajā sporta istabā. Es domāju, ka noteikti jaunieši kaut ko noorganizēs. Sadarbībā ar Turisma informācijas centru arī šogad tiks rīkota ekskursija pa Dagdu, kuru jaunieši jau iecienījuši. Jaunākie bērni tiek aicināti pētīt dabu centra dabas takā un apgūt ceļu satiksmes noteikumus centra teritorijā izveidotajā pilsētiņā. Protams, vasara ir domāta bērniem atpūtei, tāpēc aktivitātes ir izplānotas tā, lai tā būtu tāda liederīga atpūta un centīsimies vairāk pavadīt laika svaigā gaisā. Informāciju par jauniešu centra rīkotajām aktivitātēm var atrast novada mājaslapā vai arī Dagdas bērnu un jauniešu centrā, kurš strādā katru darba dienu no 10 līdz 18, kā arī sestdienās no 10 līdz 16 vakarā. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. 1. jūnijā Dagdas tautas namā notika starptautiskās bērnu aizsardzības svētki Brīnumzieds. Pasākuma ietvaros tika godināti topošie pirmklasnieki. Apsveikt bērnus un novēlēt veiksmi mācībās bija ieradušies vairāki pasaku varoņi. Šodien ar bērniem būs kopā gan Bazilio, gan viltīgā lapse Alise, Karlsons, lielais Lācis un Vilks arī. Neiztika arī bez nepatīkamiem pārsteigumiem, jo viltīgā lapsa ar kaķi Bazilio bija nozagusi visas 7 brīnumpuķas ziedlapiņas. Par laimi ezis ar kompanioniem tās tomēr bija atraduši un atgādājuši atpakaļ. Galu galā svētki bija izdevušies. Bērni ir pietiekami priecīgi, lai uzsāktu jauno mācību gadu, bet prieka ziedlapiņus atradu tepat Mežmalā. Jaunie skolnieki arī paši piedalījās vairākās aktivitātēs, priecējot skatītājus un savus vecākus, minot mīklas un dejojot dejas. Skolas solā pavadītais laiks būs notikumiem bagāts, tomēr arī pilns ar pārbaudījumiem, kas jāpārvar. Vēlam veiksmi un izturību pirmklasniekiem. Pirms dažām dienām jums bija pirmais izlaidums jūsu dzīvē. Un priekšā nopietns notikums – skola. Es jums gribu teikt tā, kad skolā jums būs
savi noteikumi, savi uzdevumi, savs dievnas režīms. Uzsākot skolas gaitas, gribētu novēlēt mazajiem bērniem ne tikai prieku, bet arī drosmi, jo tā ir ļoti vajadzīga nākamajā mācību gadā. Daumans Smēļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.